Savas simpātiju balvu gadus pasniedz arī ekonomikas ministrija. Uz skatuvi balvu pasniegšanai aicinām Raivi Bremšmitu. Jā, labdien vēlreiz. Mums patiesībā pat veselos divas simpātijas balvas, divos dažādos nedaudz arī sektoros, jeb segmentos, tā varētu teikt, jo energoefektivitāte nav tikai ražotāji, nav saurupmājas, par to mēs vēl atgriezīsimies, bet ir arī dažādi veidi pakalpojumi, kur mums ļoti svarīgi arī no publiskās pārvaldes skatīties iespējami labākos risinājumus, un energoefektivitāte ir tā, kas var nodrošināt arī dažādas labas risinājumus, kā šos pakalpojumus sniegt labāk. Un līdz ar to diploms par simpātijas balvu par multifunkcionālā ambulatorā centra ēkas izveidi Tvaikela 2 Rīgas projekta īstenošanu Nacionālajam psihiskās veselības centram. Apsveicam! Tā, nu mēs gan teiksim tā, ka mēs gaidījām, ja citi saka, ka negaid, mēs gaidījām. Jā. Tā kā paldies, paldies. Otrā mūsu simpātijas balva, bet tā nav secība prioritātēs, nepārprotat, ir, un te jāpaņem teiciens, ko visi noteikti zina, katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Un, manuprāt, ļoti svarīgi, ka katrs sāk ar sevi, ar savu māju, ar savu savrupmāju un rāda piemēru arī citiem. Mūsu simpātijas balva ir Staņislavam Gendelim. Padec iela 18, Mārupe. Apsveicam vēlreiz!